Tātad sveiki, šeit L33T, un šodien es jums iemācīšu, kā uzlikt IPB fórumu. Tātad sāksim, nolādējam IPB fórumu, kur to nolādēt, norādīšu video aprakstā. Tātad, kad esam viņu novilkuši, atveram RAR failu, ņemam upload mapi, iezīmējam visu, ejam uz jūsu dators, My Computer vai lokāli disk C, jebkur jums ir uzinstalēts weba serveris. Man personīgi Xamp, htdocs. Jā, man šeit kaut kas jau ir bijis likts virs, un kas izdzēsīsim. Spiežam new folder, forums, atveram folderi, un visus failus pārsviežam fórums mapē. Jā, man dators šodien tāds nedaudz lēns, man liekas, tāpēc varbūt citās vietās lagos, bet man liekas. Tad jā, faili ir pārsviesti, ejam uz mūsu localhostu. Localhost // fórums vai arī, respektīvi, jūsu mapa, kur jūs ielikāt fórumu. Tātad šeit ir sistēmas prasības, kādas vajag. Spiežam next. Šeit noteikumi. Ieķiksējam, spiežam next. Šeit varam norādīt linku, uz kura uzinstalēsies mūsu fórums. Man, protams, būs uz pašam localhostu, bet tur jūs varat rakstīt, piemēram, jūsu projekta nosaukums vai jūsu IP. Jā, jūs sapratāt domu. Tātad spiežam next atkal. Datubāzes detaļi. Šeit būs jāievada, protams, pat datubāze. Tātad ejam uz localhost php myadmin un izveidojam jaunu datubāzi. Būs fórums. Spiežam izveidot. Datubāze izveidot. Tātad datubāzes vārds rakstam fórums. Skill, username un parole Xamp ir reāli default, ja ir root un parole vispār nav, tātad es rakstu root, parole izlaižu, šeit neko neņemu, spiežu next, un šeit administratīvais accounts, kur būs pats galvenais root, kā teikt root, jeb main, kurš būs pats galvenais visā fórumā, tātad rakstu L33T, savu paroli, e-mailu, tur, ja godīgi varat likt pat kaut kādu citu, es nezinu, tur pilnīgi vienalga, viņš šā vietā neko īpaši tur nesūtīs. Spiežat next, protams, ja jums ir pirktais IPB, start installation spiežam. Tad uzgaidam. Jā, tas nedaudz laiku aizņems. Jā, tad esmu no jeb.lv fórumu, varat sastapt mani kā L33T, pievienojoties projektam. Ja ir kādi jautājumi, nākat un prasat man, palīdzēšu jums. Instalācija ir pabeigta, spiežam next, un congratulations, blā, jūs esat uzinstalējusi jūsu fórumu, spiežam uz linku, kas tur ir, un lūk, ir mūsu fórums. Tad paldies par skatīšanos. Šī bija manā pirmā pamācība. Un uz redzēšanos līdz nākamajai reizei.